Es ticu, ka mūsdienu būvniecība var būt viegla, vienkārša, interesanta un lēta. Ir vērts tikai paskatīties uz to nedaudz no cita skatu punkta, un kļūst skaidrs, ka nelielas ēkas nevienmēr ir jābūt tādām, kādas mēs esam pieraduši tās redzēt. Vieglums smaguma vietā ir šīs pieejas pamatā. Lēts, paštaisīts kompozītu materiāls, dārgu klasisko materiālu vietā. To jau sen demonstrē daudzi objekti, kurus uzbūvē pēc inovatīvas, ārkārtīgi vienkāršas un lētas tehnoloģijas. Celtniecības metodi, kuru viegli apgūs jebkurš, pat cilvēks, kam iepriekš ar būvniecību nav bijis nekāda sakara. Domāju, ir pienācis laiks pastāstīt, kas uz mani ietekmēja un pateicoties, kam es pie tā visa nonācu. Viss sākās ar Jašas Kosjaka dziesmu par pieejamiem būvniecības risinājumiem. Mans projekts Māja par $1000 izrādās sākās jau pirms 10 gadiem, vēl pirms mūsu pircmucām. Kadri no tiem laikiem. Nē, nekas nav apnicis, es jau neko nefilmēju, Harman. Es vienkārši pamēģinu. Nemaz. Es ātri sapratu, ka mūsu ģimene nav tendēta uz blogošanu. Blogeru ģimenēs bērni sāk uzvesties dīvaini, tiklīdz ieslēdzas kamera. Jaunākais dēls Harmans visvairāk necieš filmēšanos. Bērniem aptuveni vienā un tajā pašā vecumā parādās lieliska darba spēja un vēlme palīdzēt vecākiem. Bet bērniem pieaugot, tas viss kaut kur pazūd. Tajā laikā dārgajam Nokia Lumia kamerai nevarēja lepoties ar labu filmēšanas kvalitāti. Sakarā ar atlikušajām dēļiem no mūsu mājas būvniecības un bijušā metāla profila atgriezumiem, es nolēmu izveidot konstrukciju no tā sauktā pseidobrusas. No pseidobrusas es jau biju izveidojis nojumu virs jaunā lieveņa un biju ar to ļoti apmierināts, tāpēc nolēmu eksperimentēt arī ar lielākām konstrukcijām. Viss vienkāršā tehnoloģija ir saprotama no šiem kadriem. Šādas konstrukcijas priekšrocība ir tā, ka to ir viegli salikt un viegli izjaukt. Jau toreiz es mēģināju filmēt, atdarinot tā laika slavenos blogerus. Viņi pārsvarā filmē visādas muļķības. Mēs sākam būvēt tā saucamo stalkera patvērumu. Tāpēc arī man šķita, ka pievienojot nedaudz trakuma, var sasniegt īstus panākumus. Stalkera tēlu izvēlējos nevelti. Strādāt vectēva jūras liepusmētēju teltī izrādījās nepārāk ērti. Mūsu Gomeļas apgabals ļoti smagi cieta no Černobiļas atomelektrostacijas avārijas. Černobiļas atsvešinātā zona. Tas ir bērnu šļūpsts salīdzinājumā ar mūsu atsvešinātajām zonām, jo avārijas grīdī vējš pūta tieši mūsu virzienā. Un radioaktīvo mākoni, kas varēja aizsniegt Maskavu, tieši pie mums arī nosēdināja. Tad meita dzirdēja, kā pensionāri maršrutkā runā par Jašu Kosjaku, kurš būvē un dārzkopībā nodarbojas Černobiļā. Sapratu, ka ar stalkeru tēlu jābeidz. Šajā pašā mētelī es filmēju arī pirmos video par dārzu, bet biju priecīgs, ka internets rullē. Tā parādījās pārtehnoloģisks un viegli izjaucams mājas karkas par $1000. Atstājot karkasu klimatiskajiem un laika pārbaudījumiem, uz vairākiem gadiem es pievērsos mucveida pirtīm. Tajā laikā es uztaisīju arī savu pirmo mucveida pirti un paštaisītu krāsni pirtī no lietota profila. Nu tā taču ir skaistuma un krāsnes tehnoloģiskuma virsotne. Tā man toreiz šķita. Nopirktā bija tikai nedaudz kalta metāla sloksnes un līdz vajadzīgajiem izmēriem samazināts čuguna kurtuves reiste. Krāsnes kopā ar akmeņiem būs diezgan smaga, tāpēc uzstādot to mucā nolēmu papildus pastiprināt grīdu. No mūsu mazā ģimenes uzņēmuma, kas ražo pirtsmucas, man neizdevās iegūt to, ko biju gaidījis. Tāpēc pēc dažiem gadiem nolēmu ķerties pie īpaši zema budžeta projekta Māja par $1000. Tās karkas līdz tam laikam jau godam bija izturējis visus pārbaudījumus. Projekts ar tieši šādu nosaukumu sākās ar kārtības ieviešanu un laukuma izlīdzināšanu. Nekārtīgajā lielākajā daļā tika glabāti dažādi kokmateriāla atlikumi, tostarp arī tie, kas bija atkrituši no galvenās mājas būvniecības. Visvairāk bija 5 uz 5 centimetriem brusas, kur tika nolēmts izmantot tālāk. Vēl pirms pašas mucu pirts laikmeta no brusas man izdevās salikt vieglu, bet izturīgu spāru sistēmu. Tās daļas visus šos gadus tika glabātas zem nojums. Beidzot viņa laiks bija pienācis. Karkas no pseidobrusas, kas pēkšņi kļuva par mājas karkasu, par $1000 tika nedaudz uzlabots. Tika pieņemts lēmums otro stāvu veidot kā pusmansardu. Plānots, ka jumta kopņu sistēma būs atvērta, tāpēc elementus rūpīgi pārklāja ar aizsarglīdzekli.
izmantojot vienu salīto konstrukciju kā šablonu, saliek pārējās. Hermans man palīdz vairs ne tik labprāt, bet tomēr palīdz. Lai gan vecums, kad ļoti palīdz vecākiem, jau ir pagājis. Jaunākajam dēlam vecāka pastāvīgā tieksme pēc būvniecības un remontu šķiet pašsaprotama lieta. Tāpēc tas arī neizraisa tik daudz emociju, cik tas izraisīja man viņa vecumā, jo padomju gados būvēt bija īsts varoņdarbs. Maniem vecākiem kaut kādā veidā izdevās iegūt būvmateriālus, kuri attīstītās sociālisma gados bija liels deficīts, un ar to es ļoti lepojos. Lai tagad būvētu, vajag tikai nedaudz naudas un pacelt pakaļ no dīvāna. Viss ir kļuvis daudz vienkāršāks. Un latojums no brūsas, tāpat kā spāris, paliks atklāts, tāpēc tas arī tiek rūpīgi krāsots. Šāds pieticīgs zāģu materiāla daudzums bija nepieciešams manai vieglajai būvei, kuras plānotā platība ir vesela 50 kvadrātmetri. Otrā stāva augstums ir vairāk nekā pietiekams. Lai precīzi izlīdzinātu un piešķirtu visai konstrukcijai pagaidu stingrību, nolēmu izmantot speciāls stiegras no pavisam plānas profilcaurules un vītņotām tapām. Pēc sienu aizpildīšanas šīs stiegras varēs noņemt, viss kā aptiekā. Ievērojot drauga Valentīna ieteikumus, attīstu prasmi iegūt materiālus un komplektējošās detaļas projektam māju par $1000 īpaši lēti. Piemēram, šo durvju izdevās iegūt gandrīz par velti, plastmas gandrīz kā jauna. Tā vienkārši ir nedaudz cietusi. Zinot kārbas izmēru, var noteikt fronta un karkas stakņu izvietojumu. Tagad ir nepieciešama logi. Bet iekšējā balss sāka stipri pretoties tam, lai mājā ienestu jebkādas lietotas mantas. Mēs esam brāķu ģimene, un brāķi nedrīkst izmantot to, ko jau kāds cits ir lietojis. Tā es padomāju un nolēmu pats izgatavot logu. Nopirku ar atlaidu durvju kārbu sagatavis un ķēros pie loga rāmja izgatavošanas. Pēc ļoti vienkāršas detaļu apstrādes ar zāģi un kalti izrādījās, ka tās ir ļoti viegli savienot ar mēbeļu skrūvēm. Tās pašas ir konfirmāti. Iepriekš es jau biju sagādājis nepieciešamo jauno stikla pakešu daudzumu logiem. Stikla paketes arī iegādājos par niecīgu cenu, jo tās bija logu meistaru darba rezultāts, kuri tā arī nebija iemācījušies lietot lineālus. Tas nozīmē, ka stikla paketes bija sabojātas izmēru ziņā. Logs jaunai dzīvei DIY gandrīz gatavs. Rāmi rūpīgi attaukoju. Turpinājums. Attaukoju stikla paketi. Uzklāju bagātīgu silikonu hermetiķu un ielīmēju stikla paketi. Tajā brīdī es sajūtu, ka šis video ir miljonu vērts. Tas nozīmē, ja es uzņemšu video par šādu logu izgatavošanu, tam noteikti jāiegūst vismaz miljonus skatījumu, un tas man kā blogerim būtu vēl nepieredzēt liels panākums. Līdz šim kopumā miljonu skatījumu panākums ir gūs tikai mans video par kapāļiem, un arī tas tikai tāpēc, ka tas tika nozagts un pārlikts uz citiem populārākiem resursiem. Līdz tam laikam es jau biju stingri nolēmis kļūt par DIY blogeri. Par šo logu es pagaidām pie sevis ieliku ķeksīti un turpināju strādāt tālāk. Izgatavoju vairākus šādus logus. Atveres tiem kļuva zināms, un tādējādi es varēju pabeigt frontonu karkasu un izveidot ārēju apdari. Bet taču lielisks logs. Izmantojot vasaras siltumu, pat mēģināju uzņemt epizodi, it kā es sēdētu savā gatavajā paštaisītajā mājā tepat pie savu paštaisītā loga. Man ir draugs, teātra un kino aktieris, bet pat viņa draudzīgie padomi man nepalīdzēja dabiski uzvesties kameras priekšā. Bet vienmēr ir gribējies un joprojām gribas kaut ko pateikt šai pasaulē. Tāpēc es jūtos kā režisors un scenārists, kuram apstākļu dēļ nācās pašam sevi izmantot kā aktieri. Neliels progress bija vērojams tikai manu video ierunāšanā. Un arī tad reizēm sūdzās, ka man ir slikts mikrofons, jaša, kļūda,
Kurš te juta līdz padomu varai te kapitālistiem, bet reizēm lamāja viņus visus. Izskatās, ka internetā viņš nebija lieks. Krāsojot sagatavas no trešās šķiras dēļiem, kas labi bija nogulējuši zem jumtu pārkarsei šķūņi, pamazām sāk saprast, ka koks nav labākais būvniecības un apdars materiāls. Lai kalpotu ilgi, koksnei bija nepieciešama rūpīga apstrāde. Un, ja uz pašām impregnācijām varēja krietni ietaupīt pagatavojot tās pašam, tad darba apjomu neviens nebija atcēlis. Vēl izrādījās, ka konstrukcijas salikšana no gatavām, iepriekš sagatavotām sagatavēm ir daudzkārt ātrāka nekā visu pielāgot uz vietas. To pašu parādīja arī pieredze, kas iegūta ar mucveida pirtīm. Tāpēc es nopietni apsvēru domu par māju no komplekta. Tas ir māja komplektos, kas izgatavot ražotnē. Gatavi konstruktori pieaugušajiem būvniecības entuziastiem var ievērojami atvieglot ceļu uz savu mājokli. Tā kā šis karkas tajā brīdī jau bija nostāvējis vairākus gadus, bija nepieciešama arī tā papildu aizsardzība. Izmantojot drauga, labsirdīgā pirtsmeistara Valentīna pieeju, izdevās iegūt vērtņus no logu meistara sabojāta jauna loga rāmja. Tāpēc jumtā nolēma izveidot 2 jumta logus. Veideļus apšūt izrādījās vienkāršāk vēl pirms jumta seguma uzstādīšanas, jo pārvietoties pa retu latojumu no brusām bija ļoti ērti. Jaunā blogera paštaisītā kinematogrāfija mani ļoti uzjautrināja. Pats sevi filmē darba procesā, it kā nejauši, nemanām pašam sev. Pilnīgs absurds, bet tā dara gandrīz visi blogeri. Tikai ļoti ambicioziem blogeriem kaut kāda iemesla dēļ ir savi operatori. Bet tie droši vien vairāk ir sarunu biedri, dzeršanas biedri, kas vienmēr ir par rokai, un arī kādā tādā kompānijā nejūties tik ļoti pa muļķi. Pateicoties internetam, iestājās jauni laiki. Tagad televīzijā var nokļūt jebkurš, kurš to vēlas. Nepārāk talantīgām aktrisēm, aktieriem, vadītājiem tagad vairs nav jāliekuļo. Rīkoties pretēji savai sirdsapziņai, būt nepatiesiem, mānīt, izlikties, cenšoties izpatikt augstprātīgiem režisoriem un kanālu vadībai. Pateicoties internetam, televīzija tagad ir tautas rokās, mūsu rokās. Pēkšņi iestājās ziema un es ķēros pie safilmētā materiāla montāžas. Pabeidzu stiklojumu līsti pie loga un samontēju video. Intuīcija nepievīla. Video par logu par $9 uzspridzināja internetu. Tuvāk pavasarim sāka eksperimentēt ar ekstrudēto putu polisterolu, lai izveidotu īpaši lētu jumta materiālu. Jau toreiz es gribēju armatēt ar sietu un pat apmest sagatavas no XPS. Bet mans tēvs ieteica sākumā tās aizsargāt tikai ar krāsu un tādā veidā iegūt īpaši lētu jumta materiālu. XPS ir tikai viens galvenais ienaidnieks – saules gaisma. Tā kā video par paštaisīto logu manā kanālā piesaistīja vairāk nekā 60,000 jaunu abonentu, tad kā cilvēks, kurš jau sāk justies kā blogeris, nolēma izveidot vēl vienu logu variantu. Pēc mūsu mazā ģimenes biznesa sabrukuma, kas nodarbojās ar pirtsmucu izgatavošanu, šķita, ka esmu dusmīgs uz visu pasauli. Biju nogurs no tā, ka visu laiku dzirdu dārgi, 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 dārgi. Es pats sev nopirkšu brusas un pats sev uzbūvēšu pirti, bet tev jāša ir dārgi. Es izjaukšu pamest lauku māju, pārvedīšu un uztaisīšu pavisam bezmaksas pirti. Bet tev, Kostjak, nu ļoti dārgi. Vislabākā pirts ir no paletēm. Turklāt man patiesībā bija lētāk nekā visiem pārējiem. Es sapratu, ka pie mums neviens neskaita savu darbu un iztērēto laiku, un tas ir posts visai postpadomu telpai. Bet principā pie šādiem sākotnējiem nosacījumiem nākas piekrist, ka būvēt lēti tiešām ir iespējams. No šejienes arī nosaukums. Māja 50 kvadrātmetru platībā ar pašizmaksu $1000. Es atgriezos par 180 grādiem un no cilvēka, kurš mēģināja kļūt par uzņēmēju, nolēma kļūt par īpaši mazbudžeta pašbūvētāju. Pamazām tas viss man sāka ļoti aizraut. Video par logu par $9 man īpaši kritizēja par to, ka es to izveidoju neatvaram aklu. Un vēl interneta resursu īpatnība ir tāda, ka 60,000 jaunu sekotāji, kuri pieslēdzās pateicoties video par logu, interesējās, kā izveidot logu. Bet kopumā mans projekts māja par $1000 viņiem nebija īpaši interesants. Tostarp arī tāpēc es nolēmu izveidot vēl vienu loga variantu. Šoreiz atverams un ar paštaisītu stikla paketi. Tā kā daudz sūdzējās, ka nezinu, kur dabūt gatavu stikla paketi, par to, ka logam noteikti jābūt atveramam, skatītājiem bija taisnība. Es ātri sajūtu atveram loga priekšrocības. Nedaudz patrenējoties ar jumtu materiālu no ekstrudētā putu polisterola un nosakot koncepciju, pārgāju pie galvenajiem darbiem. Izmantoju loksnes tikai 3 cm biezumā. Krāsoju tās ar fasādes krāsu 2 kārtās ar starpžāvēšanu.
Pēc tam hoksnes salīmē joslās pa 2 jumta slīpuma garumā, vienā pusē pie salīmētās joslas pielīmēja koka brusīti, izmantoja vislētāko ekstrudēto putu polisterolu. Tāpēc bez šāda brusīša pastāvēja liels risks salauzt tik inovatīvu jumta joslu. Jumta sagatavis pie latojuma tika stiprināts ar līmes putām. Un vēl lielākai drošībai ar pašvītņojošām skrūvēm caur pielīmētajiem brusīšiem. Viss ir vienkārši un viegli. Kas ir ekstrudētais putu polisterols, es zināju jau kopš bērnības. Mēs to stiepām no militāro GAZ-66 furgonu virsbūvēm. Tas tajos kalpoja kā siltumizolācija. Toreiz tas Hunga putupolisterols bija tik izturīgs kā kauls, pa to sit un tas pat skan. Mūsu apkaimē Hunga ražotais ekstrudētais putupolisterols bija gandrīz katram saimniekam, lai gan to nekur nepārdeva, no tāpat taisīja vāku septiķiem. Turklāt bez jebkādas papildu stiprināšanas. Godīgi sakot, kad domāju par šo jumtu, domāju, ka šis materiāls arī tagad ir apmēram tāds pats, bet tā nav. Mūsdienu ekstrudētā putupolisterola loksne sver tikai puskilogramu. Loksnes ir tik vieglas, ka tās visu laiku vajadzēja kaut kā piespiest, citādi tās aizpūtīs pat viedus vējiņš. Pārklāta ir tikai puse jumta, bet karstumā labi varēja just, ka ēna zem tā ir vēsa. Pilnīgi citādi nekā zem sakarsušas metāla dakstiņa jumta. Darbs nonāca līdz otrās veideļa apšūmu uzstādīšanai. Projekts māja par $1000. Man patika ar to, ka atspoguļojot to kanālā, radās gandrīz neierobežots tēmu daudzums jauniem video. Ja ir daudz naudas, uzcelt var jebkurš muļķis, bet uzcelt gandrīz bez naudas, tur jau jāpieliek liela piepūle. Šajā posmā pievienojās cilvēki ar citādiem uzskatiem. Man rakstīja, ka par $1000 neko uzcelt nav reāli. Šādu reakcijas arī gaidīja. Pirtis ir slikti, jo tas ir dārgi. Māja ir slikti, jo tas ir lēti. Uzreiz siltais jumts, kura pašizmaksa ir tikai $2,5 par kvadrātmetru, ir gatavs. Turklāt tas ir izgatavots pilnībā no jauniem materiāliem, nevis lietotiem. Uz visu kopā tika iztērēta mazāk nekā $100. Tagad atseits, kas nodrošinājis pāri sistēmas stabilitāti, droši var noņemt. Ļoti lētais jumta segums izrādījās pilnīgi nepakļauts termiskai izplešanās ietekmei. Iztur sniegu un stipru krusu, daudz klusāks nekā metāla jumts. Un pats galvenais ir radusies jauna, sausa telpa turpmākiem darbiem. Pēc video par veramo logu ar paštaisītu stikla paketi, kas izgatavots pilnīgi bez darba galdiem, pieslēdzās vēl vairāk nekā 20,000 cilvēku. Un kopā ar sekotājiem no pirmā loga visi sāka prasīt vēl citus logu variantus, kā arī durvis. Mājām bija vajadzīgs vēl viens durvis. Sākumā durvīm gribēja izmantot saglabājušos vagondeģus, bet tad tās nesanāk īpaši lētas. Tāpēc tuvākajā kokapstrādes uzņēmumā ieguva vagoniņas atgriezumus par malkas cenu. Sanāca šāds skaistums. Pagāja vēl viena ziema, un konstrukcija turpināja izturēt pārbaudas jau ar spāri. Šādā izskatā māja tiešām izskatījās pēc stalkera patvēruma. Pacēlums virs zemes labi kavēja jebkādas radioaktīvās nešķīstības iekļūšanu mājoklī. Bet tā kā šī māja ir solītajos 50 kvadrātmetros, tad pirmā stāva sienas tomēr ir vajadzīgas. Apakšā atkal sakrājās krāmi. Agrāk šajā vietā bija šķūnis. No šķūņa bija palicis pamats, no kā pagadās saliktiem betona blokiem. Viena pamata puse vispār bija no sarkanajiem ķieģeļiem. Pie šiem blokiem es pieskrūvēju ielikņus, pie kuriem stiprinās karkas balsta, un ja šī pamata sākotnēji nebūtu bijis, tad būtu vienkāršāk. Es vienkārši ar urbi izurbtu caurumu un izveidotu no tā ļoti materiāli ekonomisku pāļu un rostverka pamatu. Lai sakārtotu vecā šķūņa pamatu, ir jāpieliek vairāk pūļu, bet mums ir tas, kas mums ir. Ļoti lētai modernizācijai pamatu uzlabošanai nolēma izmantot būvgrūžus. Nesen pārbūvēja mūsu galvenās mājas lieveni, un ar šo materiālu bija pietiekami.
Lai būtu iespējams uzcelt sienas, pamatu vajadzēja ne tikai paaugstināt, bet arī izlabot tā nepareizo ģeometriju. Kā veidni izmantoja neatņemam paštaisīt veidu no KTPS, kas man arvien vairāk un vairāk iepatikās. Ātri saprat, ka izmantot būgružus ir tāds prieks. Pusi pamatu uzlēja izmantojot būgružus, otru pusi klasiskā veidā izmantojot šķembas. Ar būgružiem ietaupījums ir neliels, jo ir lielāks cementa patēriņš. Lieliski pieņem kritiku par to, ka viss būvniecības process ir ļoti ievilcies laikā. Taču noteikti īpaši taupīgie ierobežojumi neļauj ātri atrast nepieciešamos risinājumus. Kamēr novēršos uz kaut ko citu, rodas idejas turpmākiem risinājumiem. Ātri uzcelt māju, piemēram, par $1 000 000 ir iespējams, bet par 1000, diemžēl, ātri nesanāks. Man ātri nesanāk, jo šajā jomā esmu celmlauzis. Bet tiem, kas izmantos jau izstrādātos risinājumus, kas parādīti manos video, kā arī tos, kas vēl tikai tiks izdomāti, vajadzētu sanākt daudzreiz ātrāk. Nākamajā sērijā beidzot parādīsies supermateriāls, no kura tiks izgatavots pirmā stāva sienas un vēl daudz kas cits. Atbalstīt kanālu var caur Boosty servisu, saite ir zem video. Jašas Kozieka dziesmas var atbalstīt arī YouTube, izmantojot pogu sponsorēt. Starp citu, jaunie video tagad iznāk arī agrāk YouTube platformā. Un tagad es vēlos pārcelties uz šodienu, uz 2025. gada decembri. Kanāls Jašas Kozieka dziesmas tika nominēts balvai Labākais DIY blogeris 2025. gadā divās nominācijās – DIY izglītotājs un resursu taupītājs. Uzvarētāji bija nevis tie, kuriem bija visvairāk sekotāji, bet gan tie, kuriem bija visaktīvākā auditorija. Nominācijā DIY izglītotājs mēs palikām bez balvas. Uzvarēja spēcīgākais. Lūk, pats briesmīgākais ir tas, cik daudz mobilo sakaru procentu aiziet uz kaut ko tādu. Un labākais resursu sargātājs! Kļūst! Kanāls! Jašas Kozieka dziesmas! Paldies! Un šis certifikāts uz 100 000 rubļu no zīmola Ermin Lip! Dāvinam jums! Un nominācijā resursu sargātājs uzvarēja. Tāpēc milzīgs paldies visiem, kas balsoja tautas balsojumā un atbalstīja īpaši resursu taupošās būvniecības metodas. Šī balva dod pārliecību, ka esam uz pareizā ceļa. Saites uz 3 iepriekšējām sērijām par ceļu uz supermateriālu atstāšu zem šī video. Ja neesat redzējuši un jums ir interesi, noskatieties. Un jūs visi šodien šeit paliksiet uz visiem laikiem! Jūs esat slēdzā! Jūs visus šeit uzaicināja, pievilinot ar prēmijām, bet šodien jūs visi šeit paliksiet! Tad mūsu rokas nevar pārstāt kaut ko darīt, kaut ko radīt. Un to nevar aizstāt nekāds mākslīgais intelekts. Turpinājums ceru sekos. Spiediet patīk, abonējiet kanālu Jašas Kozieka dziesmas, abonējiet YouTube, VK grupu, TikTok un Zen. Viss saites ir zem video. Nospiediet arī zvaniņu, un tad jūs noteikti saņemsiet paziņojumus, lai miers valda visā pasaulē. Paldies, turpinājums!